Sveicināti! Mani sauc Māris Jansons, un es jums pagatavošu vienu no labākajām zivīm, ko var nopirkt veikalos saldētā veidā. Un tā ir Oscar Fish pikša, kas ir zvejota dzidros Islandes ūdeņos. Ja jūs gatavosiet viņu dienu uz priekšu, tad iepriekšējā vakarā jūs viņu izņemat laukā un ieliekat leduskapī un atkausējat. Nu, ja jums mazliet ir jāsteidzās, tad to var darīt augstā tekošā ūdenī. Recepte ir arī gaužām vienkārša. Mēs uztaisīsim tādu garšaugu kažoku ar maizi, ar sviestu, ar pētersīli, ar koriandru, ar piparmētru un mazliet timjānu. Un tādu tā kā kažoku virsū zivī. Un tad liksim krāsnī cepties. Un vēl šajā receptē ļoti būtiska ir tāda arī mērce, ko mēs pasniegsim kopā, ir uz majonēzes bāzes gatavot tartarmērce, kurā ir sastāvā tad ir kaperi, marinēti gurķi, sinepes mazliet un vārītas olas. Kažociņam mums ir vajadzīga baltmaize. Var izmantot parasto baltmaizi, var izmantot tostermaizi, kā ir manā gadījumā. Es nogriezīšu nost to garozu. Un pēc tam sagriežam vienkārši tādos rupjos kubos. Un liekam iekšā blenderī. Tad mēs pievienosim visas pārējās sastāvdaļas, kas būs attiecīgi šim kažokam. Es ņemšu kādas 3 ķiplokdāivas, arī smalku uzkapāsim. Ja, uzkapāsim viegli. Arī blenderi iekšā. Manā gadījumā šeit ir pētersīls. Es ņemšu tikai lapiņas, jo kātiņi iespējams, ka varētu nesamalties tik labi. No timjāna arī dažas lapiņas. Mazliet piparmētru lapas. Īstenībā zaļumus var izmantot plašu un bagātu. Var likt gan baziliku, var likt salviju, jo vairāk, jo labāk. Tas padarīs tikai to aromātu un buķeti patīkamāku. Tātad samaļam maizi ar garšaugiem un ķiploku. Ja. Nu, vieglās tādās. Nu, lūk. Redziet, smuki ir samalies. Tad mēs pieliksim klāt sāli, viennozīmīgi. Ja. Svaigi malts pipars. Un tad sviestiņu. Es ņemšu puspaciņu. Ja. To visu mēs arī samaļam, lai izveidojas tāda kā pasta. Nu, lūk, ir smuki sablendrējies. Redziet, kāda forša tekstūra. Un šito mēs uzklāsim virsū uz zivs. Zivs īstenībā labi ar to, ka šeit vispār nav neviena asaka. Smukā šālītē saliekam. Un tad mēs varam likt virsū kažociņu. Viņš tā smuki cepsies un pakusīs mazliet un būs tāds kraukšķīgs, tāds tā kā maizes garoziņa. Un tad viss tas sviests, kas kusīs no tiem garšaugiem un ķiplokiem un tecēs virsū uz zivs un padarīs viņu gan sulīgu, gan arī vienlaicīgi garšīgu. Tā. Nu, un liekam cepties. Tā, liekam cepties 180 grādos no augšas, lai karstums ir burtiski 10 minūtes. Zivs būs ļoti ātri gatava, viņa ir mīksta un maiga. Kamēr zivs cepjās, es uztaisīšu tartarmērci ar majonēzi, olu, gurķiem un kaperiem. Otrai mērcē mums ir vajadzīgs 2 vārītas olas, kā jūs teicu, gurķi, kaperi un sinepes. Mēs arī pieliksim beigās kaut kāds zaļums klāt. Ja, tad liekam klāt traukā. Tad pieliksim klāt tos kaperus. Un kaperiem arī mazliet pāriešu pāri ar nazīti, lai viņi nav tik lieli. Tā, kaperi. Jā, ieliksim pāris zariņas pētersīli. Tātad pētersīlis. 2 cieta vārīt olas, nomizojam. Nu tā. Olas ir nomizots un arī sagriežam tikpat rupi, kā sagriezām gurķis un līdzīgi kā ir kaperi. Burtiski sakapājam viņu tā.
un arī klāt tajā traukā, kur mēs taisīsim mērci. Pieliksim klāt vienu ēdamkrotu sinepes, var izmantot krievu sinepes un arī kādas citas, bet šī gadījumā mums būs franču sinepes ar sēkliņām. Mazliet pielikšu, tas vienmēr paceļ, mazliet pastiprina tieši majonēzes garšu. Un liekam majonēzi aptuveni tik daudz, cik mēs vēlamies priekš tiem 2 vai 4 vai 5 cilvēkiem mērcīti. Ja, tā te. Sajaucam. Iesim skatīties, kas notiek ar zivi. Nu ko, zivi jābūt gatavai. O, jā, super. Nu, lūk, kažociņš ir izkusis, garšvielas ir sasaukušās. Iesim pagatavot. Nu, lūk, tagad mums tikai atliek viņu pasniegt. Un pasniegsim mēs viņu, nu, teiksim tā, kā svētkos, uz liela šķīvja, kuru pēc tam var tālāk dalīt visiem pārējiem viesiem. Un pārcelsim smuki to zivi uz lielāku šķīvi. Un smuki ar lāpstiņu uzliekam uz paplātes. Te. Ja. Iepriekš jau mēs, protams, uztaisījām mērcīti, tā saucamo tartaru mērci. Vienkārši. Lūk, mērcīti. Protams, dekorācijas. Uzliksim kādu svaigu koriandra lapu. Uzliekam mazliet citronu suliņu. Mazliet, daudz nevajag. Tīri svaigumam.